Pirts. Vieta, kur augstas temperatūras iedarbībā, cilvēka ķermenis sāk svīst un attīrās no visa liekā. Ja uzskatām par pareizu Darvina evolūcijas teoriju, tad attīstības rezultātā cilvēka cilts zaudēja lielu daļu savu ķermeņa apmetojumu. Mums ir viedoklis, ka dažiem no viņiem stipri sala, un visticamāk, ka doma par pirti dzima ļoti nosalušu un netīru cilvēka prātā. Šis būs stāsts par tīrības tradīciju pasaulē. Ja tev nelīdz ne darva, ne šmiga un pat ne sauna, visticamāk tu mirsi. Somu tautas paruna. Esiet pazīstami 3 tēva dēli – Antī, Ilka un Ero. Un viņu dzīvespriecīgie vecāki – Pirjo un Tapanī. Visi kopā viņi ir Pokinenu ģimene no Somijas, kas laimē un saticībā dzīvo Botnijas jūras līča krastā netālu no Oulu. Ir 2. Ziemassvētki, bet augstums vēl aizķēries tālu ziemeļos. Pokineniem ir viss nepieciešamais ziemas prieku baudīšanai, taču siltais laiks nedod iespēju plašos krājumus likt lietā. Pokinenus tas nesarūktina, jo ģimenes galva Tapanī ir nemitīgs ideja ģenerators un viesmīlīgs namatēvs. Svētku brīvdienās savas mājas Pokineni nolēmuši dalīt ar pirts stāstu delegāciju, ko šoreiz papildina arī latviešu meitene Marta Marija Rupā. Kam tad līdzinās īsta somu pirts? Leģendārajai padomlaiku saunai, Kareļu pazemes pirtīm vai kaut kam citam? Soma esot pasaules saunas čempioni gan pēc karstuma izturības, gan pēc karsēšanās ilguma. Pokinenu pasaulē nenotiek dzīšanās pēc rekordiem. Galvenais uzdevums ir saglabāt harmoniju ar dabu, un par labu palīgu tam kalpo 4 atšķirīgas un viena par otru labākas pirtis. Lai sāktu stāstu par Pokinenu ģimenes 4 pirtīm, ir nepieciešams lasis. Mūsu somu draugi ir kaislīgi makšķernieki un lašus ķer savām rokām. Šajā gada laikā populāro zīvi mēs varēsim nocupēt tikai Oulu tirdziņā. Pēc Mr. Pokinena manipulācijām oranžais tagad jau peldas 8% sālījumā. Tomēr nav nejausmas, kāds tam visam sakars ar saunu. Tapanī viltīgais plāns paredz, ka tālie viesi ceļa putekļus mazgās viņa perrakarī vai piekabes saunā. Un te tā ir parasta autopiekabe, pārsakt ar brezentu. Kur tad solītā pirts nodomāja? Priekškars krīt un izrādās, ka gandrīz viss pirtī nepieciešamais atrodas šajā kastē. Turpmākais jau ir tehnikas un pieredzes jautājums. 30 minūtes, un trailer pirts pirmo reizi ir gatava darbam Tapanī ģimenes pagalmā. This, like here. Now it's ready. Nu tik tālu ir gatavs. Cool. Yes. Thank you. Vēl kāda stunda kurināšanas ar alkšņu malku un tervetulā, jeb laipni lūgti iekš Somena saunā. Mums ir čempionāts, kurā notiek pipkošanās. Patreiz ir 0-2 Latvijas
komandas pusē. Super, ne? Pirms ļauties pirts burvībai, totālā sniega badā esošie latvieši vēl paspēja izprovocēt ziemeļniekus uz sniega kauju. Tradicionāli uzvar draudzība – 3-3. Tää. Nyt laittaa ton päälle. Kom. Semmoitakin tuonne naulaa ja... Mä laitan kyllä ton pyyhkeen tohon sisään. Tuleeko sinne löytyy? Tikko uzmet kaut kādu trešo garu, diezgan tāds labs tāds cepiens, tāds mitrs, nu diezgan mitrs tiešām. Bet nu ātri iziet ārā, tāpēc, kad durvis vaļā, tāpēc, kad operatoram jāstāj vaļā. Viņš kā lūciņi, bet līdz to reku viss iet ārā tagad, ja tā kā tā esam cieti. Piekabes pirts lielākā priekšrocība ir tā, ka to ērti var pieāķēt līdzi ceļojumos, ātri var salikt, ātri uzkurināt un tikpat ātri arī izjaukt. Vietas nav daudz, tomēr abrīnojamā kārtā satilpstam iekšā veseli 4 gabali. Gars pirtī valda tāds patīkams, svaigs un mitrs un arī nepārāk karsts. Jāsacina, ka līdzīgi čigānu pirtī arī Pokinēnu piekabes sauna ziemas apstākļos diezgan ātri atdziest. Ceļa putekļi nobērsti un Pokinēnu pirmās pirts apgaroti, mēs gatavojamies svētku vakariņām. This and this. Ko? Tas gardus Asiņu pudiņš, Joka voi burkānu ar rīsiem, pīlāģi ievārījums, somu alus, ķilavas un nēdošu martu. Jā, un es apēju tikai vienu mazo kartupelīti. Ko tik nesam paveikuši šajā dienā? Nomazgājušies pirtī, viens otru nopikojuši, pēduši brangu maltīti un jauki patērzējuši mūzikas pavadībā. Tā vien šķiet, ka vakars jau klāt un drīz būs jāiet pie miera. Realitāte izrādās vēlu pēcpusdienu, jo Somijas vidienē zeme ietinas krēslā jau drīz pēc 2:00. Lielais vakars tagad tikai sākas. Šīs dienas plānā ietilpst arī Pokinēnu mājas pirts testēšana. Laiks ir kā jūra, tāpēc nolēmju. Somu draugiem grib pazīmēties arī savā pavārmākslā. Es viņu atrast biespienu, parasto latviešu biespienu. Hei, jau, es esmu Marks teicis. Pats svarīgākais tas, ka mēs tikko atradām un nopirkām veiklā somu mozzarellas sieru, un tas ir vistuvākais latviešu biespienam. Tas nozīmē, ka ir iespējams taisīt rupozīmes jāņu sieru, kuram nepieciešams tātad, protams, ir biespiens. Pārējie produkti jau šeit, kur ir ķimenes piens, vēl olas, sāls, sviests, un tad, kur arī ir jau mārvela sagatavotus traukus, jā, un pēc kaut kāda laika jāsaimniec dot zaļo gaismu. Es sāksim! Tu filmē, kā Martmanu filmē, tas ir neciešami. Sensācija. Kas par problēmām? Slaveniem sieram nenotiek piespienas nesaraujās tā kā vajadzētu. Laiks iet, bet vajadzētu būt gatavām produktam. Šobrīd eksperimentējam, vēl nekad nebijis fakts, liekam klāt jogurtu, somu jogurtu, varbūt sarauz kopā šo piespienu. O, ir! Jā, Mika! Acetofilās baktērijas, lai dzīvo! Tu esi ģēnijs! Liks arī brīnumu. Biespiens sāk sarauties, nozīmē, ka mēs tūlīt varēsim sākt ciet cieru.
Liecini. Ok? I'm ready. You ready? Vietējās mozzarellas un jogurta glābts latviešu sieras ir paredzēts lietošanai pēc pāris dienām, kad tiks kurināta jūras sauna. Mums liekam sliedi. Nekā labāk vispār nevar vēlēties. Starptautiski atzīta metode. Un pēc 2 dienām svētdien mums uz Somu latviešu ballīti pirtī būs vienkārši zoo latviešu urpodimts Jāņcieris. Hau! Sadarbībā Anta Šupais un Marta Marija Rupā. Bet tagad, dāmas un kungi, laipni lūdzam Pokinēnu ģimenes nākamajā pirtī. Sisu saunā, jeb mājas pirtī. Jā, šādu pirti jūs atradīsiet arī Latvijā. Bet Pokineniem raksturīgs, ka gars tiek dušīgi mests arī uz elektriskās krāsniņas. Kotisaunan lauteilla alaston ihminen on. Vaikka maailman saunassa kaljakin virtaa, niin täällä olen huoleton, vain täällä hikipintaan saa. Voiko olla parempaa? En toisin suoma vertaa. Izrādās, ka šī dziesma ir slavas dziesma saunai. Burtiski parfrazējot populāru latviešu dziesmu, sanāk apmēram tā. Ne alus, ne šņabis, ne arī daļā meitene. Galvenais, ka tev mājās ir pašam sava pirts. Tapanī, Klau, vai tu kādreiz esi gribējis piedalīties pirts karstumizturības sacensībās? Tādās sacensībās, kur tādas spēcīgi izturīgi vīri sēž augstās temperatūrās? Nē, man tas nepatīk. Es domāju, ka tas ir muļķīgi. I think it's stupid. Sanassa ööt. Pirts ir kā zeme. Pirts ir kā dievs. Tā ir kā, es teiktu, kā māte zeme. Earth mother. Un kur tad dievs? Dievs ir visur. Telpā un garā. I'm going to Un tad es šeit tā vienkārši paņemu šīs lāviņas savā dūmu saunā, apguļos un domāju. Un mans prāts tad ņem un vienkārši lido. Un te arī viss saslēdzas. Tapanī mums atklāja to, kas ir zināms jau no latviešu mitoloģijas un vēl salīdzinoši nesen tika izmantots kā viens no pirts apzīmējumiem – baznīca. Pirts – vieta, kur būt vienatnē ar savām domām, vieta, kur ļaut prātam aizceļot tālu pagātnē vai nākotnē, un iespējams pat dod iespēju sajust sevī senču garaspēku un skaidrāk saredzēt nākotnes vīzijas. Here is a fish.
Ir 6 no rīta. Sālītajam Lasim pieaug kājas, un viņš nokļūst uz lāvas Pokinena ģimenes dūmpirtī. Tad tāpēc viss tā epopeja ar to zivi. Līdzīgi kā letiņiem, arī somiem ir sava dāru pirts, kas lieti noder zivs un gaļas žāvēšanai. Lasis šodien pērsies kādas 3 stundas, un tikai tad uz 3. Pokinena pirts lāvas kāpsim arī mēs. Open here. And close this. And open this. Laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu mūsu somu draugi parasti ēd, iet pirtī un tad atkal ēd. Bet, lai būtu ko likt svētku galdā, kādam tas viss jāsarūpē. Tāpēc čaklā Pirjo visu rītu rosās ap milzu krāsni, kas kā templis ieņem centrālo vietu Pokinena namā. Pirjo mūs šodien grib pārsteigt ar savām smalkmaizītēm. Zivs Kalā, sauc zivi, kalā. kalā. Ejam skatīties kalā. Tas somu valodā ir zivs. Tik slapš un nepatīkams laiks, kad vispār ārprāts, kad pagājušajā ziemā nebija tik traki. Ledus kūls, nav tik skaists, ledus ir vairāk kā sniegs. Sniega gandrīz nemaz nav. Vakar mēs vēl varējām taisīt pikošanos, bet tagad vairs nekādas pikošanās sacensības nenotiek. Tātad šī te ir šī kurinātava pirts, kurā mēs šāvējam vai kūpinam, kā lai to pasaka, kūpinam zivi. Tur augšā ir zivis. Wow! Ekstrēmā Vai dūrā. mazliet zemāk, lūdzu? A little bit lower. Thank you, Kiros. Lach. Tā ir zivs, kuru mēs izžāvējām. So many lach. Yeah, lohi. Maybe come a little each. Okay, let's go. Now I take them out. Patreiz Somijā mēs esam uztapuši paštaisītu maizīti. Ļoti garšīgs. It's very soft. Ļoti mīksts. Laks. Izskatās jau garšīgi. Var pagaršot? No. Nē, laks, This is, tas ir English. angļu valodā. Yeah, Somu this valodā laks. ir This is lohi. Laks ir lohi. Labs. Bet kā finish ne? Finish a lohi. Tas nav garšīgs gabaliņš, man šitā vienkārši. It's very good. Ļoti labs. And soft Maiks. Un smoky. Yeah, nedaudz little tāds kūpināts un salt. pavisam nedaudz sāls. Not- Nav daudz Not sāls. anymore. 8% Yeah, tikai, jā. You don't want a lot of salt. Man I don't nepatīk, kad like ir ļoti salt. salīts. But now it's Bet šis ir ļoti very labs. good. Varētu, man arī. Onhan se Man siinä- arī vajag. Tātad. Onhan se siinä Jama. kännykässä jäljellä. Labzemes kartupeli. Liekam uz tā virsū botnijas līča lasi. Uzliekam virsū. Tad sakam paldies cepējam, lašu cepējam tapaniem. Un novēlam labu aptīti. Un liekam mutē ļoti dešīgi. Extremadura. Bet nav ko pierīties pirms iešanas pirtī. Latvijas delegācija pilnā sastāvā jau stūrē uz Pokinena 3. pirti Savū saunā, jeb Dūmu pirts. Labā ziņa ir tā, ka tapanī kūpinātais lasis smaržoja pēc pirts, nevis pirts pēc laša. Dūmu sauna atrodas Pokinena ģimenes pagalmā, tā ka pa lodziņu labi redzama jūra. Gars tajā bija karstāks un noturīgāks nekā piekabas un mājas saunās. Pārsteidzošais ir tas, ka somi ar slotām pēras tikai vasarā un izmanto vienīgi bērza slotiņas. Man ir āģi, bet reizi.
Viens ir pilnīgi skaidrs, ko mēs domājam par somiem. Pēršanās nav viņu stiprā puse. Viņi varbūt kaut kur perās ar tām savām bēržu slotiņām, bet principā tā ir mūsu lieta. Pēdējā diena Somijā. Gaisa temperatūra joprojām ir nedaudz virs nulles, taču vietējie zvejnieki apgalvo, ka ledus jūrā ir gana biezs. Pokinen ģimene uz atvadām šodien kurinās savu 4. pirti, to pašu lielāko. Pirms tam dodamies pārbaudīt, kāda tad ir ledus kvalitāte Botnijas līcī un ko labu tur varētu pasākt. Go! Tāds oldskoliņš, jā. Ledus prieki pagaidām ir vienīgie, jo sniega vēl nav. Mūsu turpmāko vakargaitu tas neizjauks, jo nu ir laiks apgūt Pokinen ģimenes 4. un pēdējo tīrības bastionu – Mekī saunā, jeb vasaras mājas pirts. Sitten sulle taas. Hiero. Sitten mulle itse. Šis ir mans sietais rupo ģimenes siers, kas jau bija redzams, kā tika tapināts. Šeit tika izmantot somu mozzarella un mazliet parastais jogurts, un beigās iznāca labs produkts. Somi jau teica, ka ir garšīgs. To jau teica gan Ilka man teica uz ceļa, gan Ero tikko teica. Un lūk, tagad es nogriezīšu šeit šķēlīt. Siers izskatās ļoti labi autentiski, tā kā viņam, tā kā šim šķirnes sieram arī vajadzētu izskatīties. Lūk, es šķēlīt, tāds viņš izskatās, un vislabāk ir, kad uziež virsū nedaudz garšīgā sviesta. Plānā kārtiņā tādā. Hau, un bišķiņ sāli. Čiki, un siers ir gatavs. Andri. Tēti, es arī gribu sieru. Maču? Es neko tapanīšu. Good. Very good. Kā jau noskaidrojām, tad Somi ziemā nemēdz pērties ar slotām. Pateicoties latviešu grupas spiedienam, cauri sarežģītajai Somijas blata sistēmai, ne bez pūlēm, tomēr izdodas izdabūt vienu labi kaltētu bērza slotiņu. Ko tu tur liec iekšā? Kadiķi atrada patās pie pirts augu. Kāpēc lai nebūtu kadiķis? Te jau beigās ziemē, ir kāds smugs zaļām, foršām, svaigām lapiņām, skuiņām. Pieliks vienu zariņu, pamēģinās. Nu kā tad ir? Kā adatas. Nu ņemiet, peraties paši. Andris, Marta un mirkli vēlāk arī Miks ar baudu apstrādā viens otru vasaras mājas saunā. Iespējams, ka tieši pateicoties vienīgajai slotiņai, kadiķis zaram un tapanī samestajam garam, sajūtas ir vienreizējas. Tieši Pokinen ģimenes pēdējā pirts mums sniedz visspilgtākās emocijas. Vieglu garu, jeb kā saka tapanī, Loiloa Lisa. This is a Finnish song. Saunaan, 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 suomalaiset, löylyä lisää, löylyä lisää, löylyä lisää kiukaaseen. Eihän tämä tunnu missään, täytyy heittää lisää, löylyä lisää, löylyä lisää, löylyä lisää kiukaaseen. Eihän tämä tunnu missään, täytyy heittää lisää, löylyä lisää, löylyä lisää, löylyä lisää kiukaaseen. Bravo! Thank you.